Kad Pieķers sportojot komanda devās uz šo disku golfa laukumu, mēs sākām prātot, kas tad tāds disku golfs tāds ir. Varētu būt kāds atvasinājums no frisbija un golfa. Beigās mēs sapratām, nē, tā visticamāk ir kāda kombinācija. Un vispār to, kas tas tiešām šis sporta veids ir, mums pastāstīs Agnis un Gatis, kur ir, principā varētu teikt, disku golfu ieviesēja Latvijā. Varam tā teikt, vai ne? Ko? Nu, protams, jā, esam viena no pirmajiem, kas visu to dara un rāda pārējiem, kā tas jādara. Un tādi mazliet, jā, celmlauži. Jā. Kā šis sporta veids nokļuva Latvijā un kas tas vispār ir? Par spēli ir ļoti vienkārši. Tas ir kā golfs, tikai lidošiem šķīvīšiem. Tā kā es pats arī spēlēju golfu, noteikumi, viss tā princips saglabājas golfa. Tikai tas, ka mēs izmantojam lidojošos šķīvīšus. Ja golfā mēs izmantojam golfa nūjas, mazu bumbiņu, visu, tad šeit ņemam šķīvīšus un nūju vietā lidinam šķīvīšus. Ir tālie, vidējie, tuvie, dažādi. Un tas ir tas princips, bet golfa princips vēl viens ir trāpīt bumbiņu bedrītē pēc iespējas mazāk metieniem. Metieniem, jau es esmu aiz sitieniem, jā. Nu, es jau esmu pārgājis jau uz disku golfu, tātad disku golfā tieši tā ar metieniem. Pēc iespējas mazāk metieniem jātrāp tātad grozā. Kā vispār paši cilvēki uztvēra šo sporta veidu? Pārsvarā, laikam, disku golfs iepatīkās no tā, ka tu ieraugi, kā lido tas disks. Baigais kaifs ir uzmet un viņš aizlido daudz tālāk nekā tu iepriekš esi iedomājies, ka spēja aizlidot, jo vairumam ir priekšstats par tiem lidojošajiem šķīvīšiem, kas ir čipsu pakās vai no seniem laikiem saglabājušies ar strīpiņu uz riņķi. Un to spierasts 10 metrus aizmet, jā, forši. Bet, kad paņem šādu disku un neko iepriekš nezinot aizmet jau 20 metrus, liekas fantastika. Mazliet patrenējās, lido jau 50 metrus, patīk arvien vairāk, un tad ir āķis lupā un viss gribās spēlēt. Noteikti arī sacensības te padās pie mums un tādā diezgan laikam normālā līmenī ar augstu konkurenci. Jā. Latvijas čempionāts šogad notiek 4. gadu. Katru gadu arvien nopietnāks, sīvāka cīņa. Starptautiskās sacensības Baltic Sea Tour notiek katru gadu ar gandrīz 100 spēlētājiem, nu jau vismaz 2 posmi notiek Latvijā. Un ja agrāk bija tā, ka tie 5 latvieši, kas spēlē tajās sacensībās, ir pa pēdējām vietām, tad tagad tie jau 30 vai 50 latvieši, kas ir tajās sacensībās, kāpj uz piedestāliem un cīnamies ļoti veiksmīgi. Igauņiem ir jau 60 laukumi un 10 000 spēlētāji. Un viņi gada laikā pamanās uzbūvēt 20 jaunus laukumus. Tā kā mēs zinām, kas notiks Latvijā tuvākajos 10 gados. Un Igauņi to visu skatījās, kā notiek pie Somiem. Tagad viņiem tur ir daudz laukumu un vēl turpina palielināties skaits. Nu, Latvija tagad ir skaidrs uzdevums. Jā. Tad jau teorētiski Pieķers sportojot komanda ir ieradusies tāda disku golfa buma priekšvakarā. Jā, tieši tā. Tad nav ko teikt. Par to inventāru, kas tad ir nepieciešams, lai varētu spēlēt disku golfu? Pats galvenais laikam ir šķīvīši. Lai vispār piepildītos tas, ko mēs sakam, disku golfs. Disks ir šāds te, šķīvīts, lidošais šķīvīts, viņi ir dažādi veidi. Kā es viņus saku parasti iesācējiem, ir 3 veidi. Tievais, vidējais, resnais. Resnais domāts ķēdēm, vidējais ir tātad vidēji distancei, un tievais ir tālajiem metieniem. Parasti, kad iesācējs atnāk, tad arī uz izmetienu vietas viņš met pirmo kā to tālāko, jo viņiem nav tik spēcīgi metieni, aizlido dažus metrus. Pēc tam jau, ka viņš ir tuvāk grozam, viņš izvēlas vidējo, un lai ķēdēs iemestu, viņš ņem to resno. Tad mums ir vēl viena tāda maza lietiņa, lai mēs varētu mest tālāk to šķīvi, viņš ir jānomarķē. Sākumā iesācēji var to darīt arī izmantojot, kā es teicu, 2 šķīvīši. Tāpēc arī būtu labi, kad ir 2 šķīvīši, vai ne? Jā, jo, kad ir 2 šķīvīši, kad pirmo izmet, es kaut vai šeit pat parādīšu, izmetam pirmo, mums ir jāiet pie šķīvīša, virzienā atkal uz grozu, bet, lai mēs varētu viņu mest tālāk, mums viņš jānomarķē. Tad mēs izmantojam otru šķīvīti virzienā uz grozu, noliekam priekšā, tad mēs ceļam augšā to šķīvīti, noliekam kāju tepat blakus šķīvītim, metam tālāk otru metienu, atkal metam otru, 3., 4., 5., varbūt tad 10. pabeidzam, iemetam grozā, tad mums nāk tālāk kartiņas.
kur mēs arī piefiksējam rezultātu. Rezultāts vajadzīgs kam? Nu, pirmām kārtām, lai jūs zinātu, kā jūs nospēlējāt. Otrs, tas jau ir tas azartiņš. Nākamajā reizē labāk nospēlēt. Nākamajā reizē man spēlēja blakus vēl draugs, tātad apspēlēt draugu. Aiznākamajā reizē jau, nezinu, uzaicināt draugu grupu. Visi spēlējam visi uz balviņu. Pieņemsim disku. Jā, bet nu, tur ir dažādi. Protams, vecpuišiem ir citas balvas, nav diski. Jā, bet tā kā tā. Kas ir pa laukumu? Parasti, kad laukumā mēs atnākam, tad mums ir izmetiena vieta. Šeit ir betona, mēdz būt vienkārši zemē, mežā, vienkārši koks priekšā atzīmēts, ka tur ir izmetiena vieta. Mēdz būt dažādi. Nav kāds objekts, kas parāda, ka tas ir starts. Tas ir starts, jā. Tad pie starta mums seko nākamā informācija. Ir informācija par grozu. Cik tālu ir tas grozs, ar cik metieniem vajadzētu aizmest līdz tam grozam, jo katram grozam tas ieteicamais metienu skaits par 3. Tas gan nāk no golfa līdzi, tāpat kā golfā. Nu, lūk, paskatoties to informāciju, spēlētājs saprot, labi, tātad šis grozs, kas ir tur mežā tālāk, ir 55 metrā tālumā. Es jau zinu, ka es paņemšu tātad šo šķīvīti, nostājos uz izmetienu vietas un metu savu metienu. Uz izmetienu vietas atrodas viens cilvēks, tad, ja nāk vēl klāt cilvēki, tad sanāk tā, kad es izmetu, pēc tam tu izmet, pēc tam Gatis izmet un visi pārējie. Tad, kad visi ir izmetuši, mēs dodamies pakaļ un spēlējam tālāk. Un tā mēs spēlējam 9, 18 grozus, vairāk, 2 apjus, vai arī uztaisam rekordu. Ja golfu parasti spēlē pļavās starp mežu, bet attīra kārtīgi to mežu tā, lai varētu bumbiņa lidot taisni vēl, tad disku golfs varbūt pat meža taciņā izveidots. Un tas jau drusciņi sarežģīja un padara interesantāku. Jo tad arī ir, ka tev ir jāpiedomā. Pļavā šķīvīti var uzmest jebkurš. Tu, es, mana mamma un vēl. Bet mēs ienākam mežā un tad jau skatās, nu, kurš tad varēs tur trāpīt gar tiem visiem kokiem, aizmest taisni uz priekšu, un tas jau ir interesantāk. Kā vispār jāmet šis disks? Jānolem pirmkārt, uz kuru pusi metīs. Šoreiz izvēlēsimies groza virzienu. Tas ir vistaisnākais ceļš uz groza. Vispareizākais laikam. Jā, nu, parasti, faktiski ir 2 veidu metieni. Izplatītākais ir tas, ka ar sānu nostājamies pret grozu. Roka ir zem pleca augstuma. Tur mums lidos disks pie forša metiena. Nu, un ir jātaisa atvēziens, nevis tā kā ir ierasts, ka no vēdera, bet mazliet atvelkam. Nu, faktiski vienāda augstumā. Tā roka te kustās pa tādu neredzam līniju, velkam tā kā pa leti un ar kustību kā darbinam zāles pļāvēju, paraujam disku un tur viņu atlaižam. Un tad viņš aizlido. Par atlaišanu nav jādomā, viņš aizlidos tajā brīdī, kad roka būs izstiepusies. Un faktiski, lūk, tas bija slikts metiens. Agnis parādīs varbūt labāk. Labs piemērs, kā iesācējiem parādīt, kā jāspēlē. Slikti metieni dominēja sākumā. Sākumā prieks ir par tālu metienu neatkarīgi no virziena. Šitais bija pietiekami tāls, bet šķīps. Esam veikuši tādu pirmos precīzos metienus. Visi sekmīgi ir izgājuši, teiksim tā, to pirmo posmu. Jāsāk skaitīt punkti, vai ne? Lai būtu kaut kāds tas sacensību gars un azarts. Jā. Kā tad mēs to darām? Viņi jau bija jāskaita mešanas laikā. Tagad mēs... bet katrs jau atcerās pirmo jau. Tagad mēs piefiksējam viņus. Piefiksējam, bet tie, kas ir aizmirstuši, tad mēģinām saskaitīt kopā. Parasti kartiņās ir, kad pierakstam datumu, pierakstam spēlētājus. Uz disku golfā ir tas bonus, ka var spēlēt vienlaicīgi 5 spēlētāji. Golfā vienlaicīgi var tikai 4. Tātad te jau ir bonus. Jau jautrāk. 5 cilvēki to visu kopā var darīt. Ja spēlē vienkārši pavadot brīvo laiku un sacensībās, tad var arī spēlēt 6, 7, 8. Tas tikai ilgāk. Jā, tas ilgāk jautrāk. Lielāks hauss. Un tas sāksies, nē, man bija šitik, nē, tev bija tik. Jā, un tad viens, kurš māk visiem saskaitīt. Vajag matemātiski līdzrenēr, vai ne? Nē, uztrenē. Īstenībā šim sportveidam ļoti labi, viņš uztrenē atmiņu.
Jo tu zini, kur lidoja šķīvīts, kur viņš atsitās, kur viņš gulēja, pēc tam, ko tu darīji to šķīvīti. Nē, tu nebija tas ar 3. reizi, tas jau bija ar 5. reizi, tu nepieskaitīji sodu. Man jau šeit, ka pats jocīgākais tas, ka atceras tieši konkurentu metienus, ne savējos. Nu, tas ir uzdevums īstenībā. Tu savus, protams, jebkurš var savus saskaitīt. Ne, no disku golfā uzdevums ir katrs ir pats savu tiesnesi. Un, ja ir kaut kādas domstarpības, tad grupa pieņem lēmumu, un ja nevar vienoties, tad likums ir pieņem par labu cietušiem spēlētājiem. Jā. Tāpat kā frisbijā. Frisbijā arī paši sevi tiesneši. Jā. Nu, disku golfs nācis no frisbija. Tieši tā. Skaisti. Ejam pie nākamās. Statistika piefiksēta, intriga ir parādījusies, es esmu pēdējais. Un tāda arī ir mešanas secība. Tagad sāk ar pēdējo? Pēc rezultātiem, jā. Pēc rezultātiem. Saka, tas, kas bija ar mazākiem metienu izmeta, tas met pirmais. Jā. Tā kā mums ir vienādi, tad metam pēc iepriekšējā izmetiena secībā. Jo priekšrocība ir metot pēdējiem. Vai ne? Tad tu var novērot, kā vējš bija, kā iepriekšējie izmeta. Un tādējādi mazliet ir iespēja izlīdzināt. Man tas noteikti palīdzēs. Jā. Varbūt autā netrāpīšu. Labi, mēģinām. Jā, pieķerta sportojot komanda kopā ar Gati ir izgājusi visu trasi. 9 grozi ir samesti iekšā šķīvīši, visiem pilnīgi tas ir izdevies. Atliek tikai izdarīt vēl pēdējo darbiņu, proti saskaitīt punktus un noskaidrot tad uzvarētājs un šodienas labākos, teiksim tā, disko golferus. Tā var teikt, vai ne? Disko golferus, jā, ritīgi pasaki. Visi iemīlēs tevi spēlētāju uzreiz ar pirmo frāzi. Jā. Nelietojiet patskani o, jā, vai nelietojiet disku golferis. Disku golferis? Disku golferis? Disku golfa spēlētājs. Metējs, tas arī uzreiz rodas pārpratumi. Tad, principā, disku golfa spēlētājs. Var sakot. Fantastiski, esam tikuši klāt arī galamērķim nosaukumā. Tagad atliek tikai sarakstīt tos punktus, kā tu mums tur beigās veicās. Es par sevi esmu priecīgs. Nebija nemaz tik slikti. 29 punktus nozīmē, ka tas ir talants. Talants. Tas ir, jā. Vai ir 2 varianti īstenībā, vai slikta matemātika vai talants. Tad mēs redzējām ar matemātiku viss kārtībā, tad ir, cerams, āķis lupā. Tie, kas skatās raidījuma tieši konkrēto palaišanu, teiksim tā, piekdienas vakarā noteikti var paspēt uz sacensībām 30. aprīlī. Jā, rīt ir Mežparkam 115 gadu jubileja. Tiek spēlēti 115 celiņi, tas ir visa trasa tiek izspēlēta nepilnas 13 reizes. Tas tāds izturības pārbaudījums nopietns. Vai kā jau pats teica, nav jābaidās no tā vārda, sacensības čempionāts vai vēl kaut kas? Šitais ir sacensības čempionāta posms, tuvākais ir 4. maijā, un uz to šobrīd kaut kāds pāris brīvas vietas pieejams. Un tas viss te padās Mežparkā? Šajā gadījumā, jā. Pēc tam jau tālāk atkal braucam uz Laumu dabas parku, tas pie Talsiem, uz Ērgļiem, tur 2 trases. Visas iespējas, mājā būs jauna trasa pie Gulbenes. Augam. Ļoti labi. Kā jūs saprotat to, ka atliek tikai atrast informāciju internetā, un tad jau viss taps skaidrs tuvākā vieta, kur varētu uzspēlēt disku golfu, vai ne? Lietojot patskaņas pareizi. Un tad jau izmēģiniet šo sporta veidu. Tas ir interesants, saistošs, intriģējošs, azartisks, un kā mēs arī nospriedām, tā ir pamatīga drāma zem klājas debesis. Te ir ļoti plaša emociju gamma, un atliek tikai nākt ar draugiem, teiksim tā, darba partneriem, kolēģiem, visiem pārējiem vienkārši nākt un uzspēlēt un izbaudīt šo procesu. Tā kā izaiciniet sporta pasauli, esiet sportiski, fiziski aktīvi un veseli. Un tiekamies jau nākamajā epizodē. Atā!